Sveiki visiem! Šajā video ierakstā es vēlos jums pastāstīt, ar jums parunāt par tēmu, kurai ir visvairāk aktuāla sievietē, par tēmu liekais svars. Es savā praksē nodarbojos ar to, ka mēs meklējam, kāds ir emocionālais konflikts zem jebkuras fiziskas kaites, zem jebkuras slimības, zem jebkuras diskomforta sajūtas, tā skaitā arī zem liekā svara. Šī informācija ir jāzina katram cilvēkam, kurš jebkad ir ar šādu problēmu saskāries. Ar problēmu liekais svars. Jo sabiedrībā liekā svara problēmu mēģina labot ar dažādām diētām, fiziskiem vingrinājumiem, to, ko jau jūs katrs zinat. Kādā veidā tad sabiedrībā mēģina cīnīties ar liekā svara problēmu. Es, protams, nesaku, ka tā ir nepareiza pieeja, jo, protams, kaut kas jau no tā arī strādā, un jūs to arī labi zinat. Jūs arī zinat to, ka ir jāēd pareizi, ir jānodrošina sev pietiekami fiziskās aktivitātes. Bet, ja mēs paskatīsimies uz lieko svaru, uz liekā svara problēmu nedaudz dziļāk, ja mēs paskatīsimies pašos dziļumos, tātad mūsu bioloģijā, tad mēs ieraudzīsim, ka ir noteikti iemesli, kāpēc cilvēkam uzradās šāda problēma. Jo tad attiecībā par liekā svara problēmu, šī problēma ir tāda kompleksa. Ja mēs zinām, kādi neatrisināti konflikti guļ zem tā vai cita vai citāda stāvokļa, zem noteiktas bioloģiskās programmas, zem noteiktas kaut kādas fiziskās izpausmes, tad mēs spējam šo stāvokli atprogrammēt. Un atprogrammēšanas ideja, tā ir diezgan vienkārša. Tātad, ja novākt to emocionālo spriedzi, kas ir zem liekā svara, to emocionālo spriedzi dēļ, kā cilvēks cieš no liekā svara, pat tad, ja piemēram, mēs sakam, ka no liekā svara cieš tie cilvēki, kuri daudz ēd. Bet arī tam, ka cilvēks daudz ēd, tam arī ir savs noteiktis iemesls, kāpēc tad viņš ēd. Jo nes kāpēc dažiem cilvēkiem nav šādas tieksmes iemest sevī tur kaut kādu liekāku kilogramu ēdienu. Bet kādam ir šī tieksme? Mēs to visi ļoti labi zinām, ka tā ir. Un, ja iet tātad runa par lieko svaru, tad šeit pat nav lieta kaut kādā pašdisciplīnā, vai tad, kad mēs dzirdam no apkārtējiem, kad saņem taču beidzot sevi rokās un nomet to lieko svaru. Tātad, ja jums ir šāda problēma, ja jums liekas, ka jums ir kaut kas lieks, tātad, ja jums ir liekais svars, tad 100 punkti, ka jums ir ieslēgusies kāda neapzināta zemapziņas programma, kura līdz šim nav atrisināta. Tad jūsu ķermenis tādā veidā izvēlējās šo programmu atrisināt, tad uzņemot lieko svaru. Šī programma, viņa pat var ieslēgties pat tajā laikā, kad jūs vēl bijāt mammai vēderā. Piemēram,
bērna izdzīvošana ir atkarīga no viņa vecākiem. Un tāpēc mūsu bioloģija ir tā iekārtota, ka mēs konfliktus varam pārmantot. Ja, ko tas nozīmē? Tas nozīmē, ka bērns pēc tam visu dzīvi dzīvos ar šo konflikta atrisināšanu, kur atrisināšana ir pēdiņās. Tad liekais svars, tā ir noteikta bioloģiska programma, kura ir nepieciešama mūsu izdzīvošanai. Kur izdzīvošana, kur vārds izdzīvošana, tas ir domāts simboliski, tātad metaforiski. Jo mūsu smadzenes, viņas neatšķir reālo no izdomātā. Mūsu smadzenēm viss ir pilnīgi viens un tas pats. Par to jau es esmu stāstījusi vairākos video ierakstos. Tad, ja mēs iedomāsimies savu dzīvi, kā jūs redzat slaidā priekšā, tādu kā aizbergu, tad ir augšējā daļa, tad tā, kura ir virs ūdens, tā ir mūsu tagadne. Mūsu ikdienas dzīve, tas ir tas, ko mēs apzināmies. Un tāpēc, ja cilvēkam ir kāda problēma, šajā gadījumā tātad liekais svars, tad tā ir tātad izsaukta ar kādiem tagadnes konfliktiem, ar kādu pārdzīvojumu, kas jau kādu ilgāku laiku notiek cilvēka dzīvē, tieši tagad. Bet, ja mēs mēģināsim atrisināt liekā svara problēmu tikai caur simptomiem, tikai tātad ievērot diētu, mazāk ēst, vairāk fiziskas aktivitātes, tad ārstēt pašu simptomu, tad, kā jau daudzi no mums zina, tas viss ne īpaši labi nostrādā. Nostrādā tātad uz kādu brīdi, pēc tam pēc kāda laika liekais svars tātad atkal atgriežas. Jo liekais svars, viņš neuzrodas vienkārši tāpat, bet noteiktu iemeslu pēc. Un šie iemesli atrodas tajā daļā, kura ir zem ūdens, kuru mēs neapzināmies, kuru mēs neredzam. Jo, ja mēs viņu redzētu, ja mēs zinātu, kāds ir tieši mūsu liekā svara iemesls, tad mums šīs problēmas nebūtu. Tad liekā svara nebūtu. Un tāpēc šo iemeslu vajag atrast un pēc tam ar noteiktām tehnikām izstrādāt. Tad izņemt to ārā no bezapziņas līmeņa un iznest uz apziņas līmeni, tātad uz augšējo daļu. Savā terapijā, ar ko es strādāju, ir tātad es strādāju ar pagātnes pieredzi, ar dzīves cikliem, ar programmēšanas fāzi, tad laiku, kad mēs vēl atradāmies mammai vēderā. Kā arī terapijā mēs izskatām arī dzimtas koku. Jo konfliktus mēs varam iemantot no saviem vecākiem. Un tad ne tikai no saviem vecākiem, bet arī no daudz agrākām paaudzēm. Un ir tīpaši šī tēma par iepriekšējām paaudzēm tagad kļūst populārāka pēc Berta Hellingera metodes. Jo šajā metodē kļūst skaidrs, pielietojot šo metodi, mēs varam apzināties, no kurienes šī problēma mums varēja uzrasties, no kurienes viņa varēja atnākt. Vīrieši un sievietes pieņemas svarā dažādi. Vīriešiem tad parasti pirmais uzrodas vēders. Uzrodas tā rupji sakot puza. Protams, kad ir arī citi varianti, bet es pēc tādas vidējās statistikas spriežot. Tātad mēs neņemam tos gadījumus, kad vīrietis dzer pa 5 litriem dienā alu,
Ja? Un tāpēc viņam ir liels vēders. Nē. Ja? Mēs tātad runājam, mēs ne par tiem vīriešiem runājam. Ja tad vēders uzrodas tad, kad cilvēkam uzrodas atbildība. Un jūs jautāsiet, atbildība par ko? Tad atbildība par ģimeni, par dzīvi, par to, kā tikt galā ar dzīvi. Ja par dzīves spēku. Bet kur atrodas dzīves spēks? Dzīves spēks atrodas vēderā. Ja mēs paskatīsimies uz krievisko tulkojumu vārdam vēders, tad krieviski tas ir život. Tad no vārda жизнь, dzīve. Tad vēders un dzīve ir viens un tas pats. Jo parasti, piemēram, kad mēs nobīstamies, mēs uzreiz saķeram vēderu. Jo tur ir tā vieta, kur mēs izjūtam dzīvi. Sieviete parasti pieņemas svarā zemāk zem josas vietas. Gurni, kājas. Protams, arī vēders ir, bet pat ja tas ir, tad pēc izmēriem tas ir mazāks nekā vīriešiem. Protams, ka daudzi lieko svaru saista un noraksta uz lēno vielmaiņu, uz vecumu, jo tās pārliecības, ar kurām mūsu sabiedrība ir aplipinājusi, tā mums ir pieņemts domāt. Bet arī vielmaiņai, tātad arī vielmaiņai ir, kāpēc tad vielmaiņa ir palikusi lēnāka? Arī tam ir savs iemesls. Tātad vielmaiņa tas ir tikai simptoms. Tātad jebkurai fiziskai izpausmei ir savs konkrēts, neatrisināts psiholoģiskais iemesls. Tālāk tagad apskatīsim, es jums pastāstīšu, kādi tad ir tie bāzes liekā svara konflikti. Kāpēc cilvēks pieņemas svarā? Tad šajā video ierakstā es minēšu dažus konfliktus, lai jums rastos vismaz saprašana, vismaz apziņa, kāpēc tad cilvēks pieņemas svarā. Kas tad tie ir par konfliktiem, kuri mūs var novest pie liekā svara. Un tātad pie pirmās konfliktu kategorijas ir tie konflikti, kuri ir saistīti ar pamestību. Pamestības sajūtu, nevajadzības sajūtu. Tas ir tas konflikts, kad mani negrib, mani pameta. Es esmu pamests viens pats, ziniet, tā kā zivs izskalota pludmalē, viens pats. Man nav kam lūgt palīdzību. Mani pameta, vai arī es jūtu, ka es varu pazust, mani var neievērot, es varu pazaudēties. Tad jūsu ķermenis izvēlas jūs aizsargāt ar pieņemšanos svarā, lai jums neviens neuzbruktu, tad simboliski runājot. Reāli jau jums nekas nedraud, jums neviens neuzbruk, bet mūsu smadzenēm, tad jūsu pārdzīvojumi asociējās ar to, ka, piemēram, tur tīģeris var uzbrukt savannā. Tātad bioloģiskais konflikts, ja es būšu liels, no manis baidīsies, es būšu pasargāts. Tāpēc pirmais, ko vajag paskatīties, tātad pameklēt, vai jums nav šādas bailes būt pamestam. Kad mani pamet. Un pēc tam, protams, tad ar noteiktu algoritmu palīdzību, dažādām tehnikām šo konfliktu izstrādāt. Tāpēc, kad atrast konfliktu ir viens, tas nenozīmē, ka jums uzreiz aizies liekais svars, šo konfliktu vajag izstrādāt. Tad apzināties, izmainīt attieksmi. Daudzām sievietēm ir tāds konflikts, kad
kad nav blakus stipra vīrieša pleca. Jā, viņām ir bailes, ka vienas nespēs izdzīvot, jā, tad mūsu smadzenes aizsargā mūs ar taukiem. Jā, es liela, man neviens neuzbruks. Okay, tātad pirmā kategorija ir pamestība, jā, kad būt pamestam. Otrā konfliktu kategorija var būt saistīta ar ķermeņa ārējo izskatu, un tā saucās estētiskā nevērtēšana. Ja? Estētiskais nevērtēšanas konflikts. Ja, kad mums nepatīk tas, ko mēs redzam spogulī. Ja, jo spogulis mums nerāda tādu ķermeni, kādu es vēlos, ja, bet rāda to, ko es nevēlos. Ja. Man nepatīk tas, ko es redzu spogulī. Un tāpēc, ja cilvēks kaut kādā mehāniskā veidā grib sevi piespiest notievēt, ja, diētas, fiziski vingrinājumi, tad viņš patiesībā var saņemt tieši pretējo efektu. Ja, viņš sāk pieņemties svarā vēl vairāk. Ja, tad, jo vairāk jūs gribēsiet notievēt, jo vairāk jūsu smadzenes tam pretosies. Ja, un tāpēc tad, kad jūs sāksiet izstrādāt savus liekā svara iemeslus, ja, tad sievietes, ja, kad sāk izstrādāt liekā svara iemeslus, vēl ir jāpievērš uzmanība tēmai sievišķība. Ja, kā jūs sevi pieņemat kā sievieti? Jo lielākai daļai sieviešu, kurām ir liekais svars, ir arī tā saucamais sievišķības konflikts. Tāpēc pirms jūs apmeklējat kādus sievišķības kursus, ja, kur ir diezgan populāri pēdējā laikā, jums ir jāatrod konflikts, kurš jums neļauj izjust savu sievišķību. Ja, jo, ja jūs to darīsiet ar varu, ja, tu, piemēram, apmeklējot kaut kādus geišas kursus, ja, tad smadzenes sāks tam visam pretoties. Ja, viņas sāks pretoties vēl vairāk, jo tās taču ir ieslēgušas aizsardzības programmu, ja, bet jūs neatrisinājuši šo konfliktu, ja, kas ir pašā saknē, mēģināt noņemt no sevis lieko svaru ar šāda veida pasākumiem, tādiem kā par sievišķības tēmu. Ja, tātad, ja konflikts nav atrisināts un tas sēž zemapziņā, bet jūs, piemēram, tur iemācījāties dejot vēdera dejas, kaut kā tur sākāt sievišķīgi uzvesties, tas neko neatrisinās. Ja? Tad tieši pretēji. Tas tieši pastiprinās liekā svara pieņemšanos. Jo sievišķībai tai ir jānāk ārā dabīgi. Ja? Mums nav jāmācās būt par sievieti, jo mēs jau esam tādas piedzimušas. Okay? Tad sievišķībai ir jānāk ārā dabīgi, nevis piespiesti. Ja? Tad zemapziņā ir ierakstīts, ka ir bīstami būt sievišķīgai. Okay? Vēl ir tāda tēma modē, ja, ko var redzēt sociālajos tīklos, tādi dot padomus, kad nesājiet svārkus, nenesājiet bikses, kļūstiet sievišķīgākas. Bet mēs sevis apzināšanās skolā, mēs veicam iekšējo darbu, nevis ārējo. Uzvilkt, nesāt svārkus, tas ir ārējais darbs. Ar to iekšējais konflikts netiks atrisināts. Ja, tātad iekšējais darbs sastāv no tā, lai atrastu konfliktu. Tad, kad konflikts ir atrasts, tad, kad viņš tiek izstrādāts, rezultātā svars pamazām sāk aiziet. Vēl, protams, ir jāapzinās tas, kad, lai sāktu tievēt, tad mums ir kardināli jāizmaina mūsu pierastais uzvedības šablons. Ja tur, piemēram, vēlme aizstāvēties, tur cīnīties par kaut ko. Ok,
Tad tas ir otrais konflikts, ja, otrā konflikta kategorija sava izskata nepieņemšana. Trešā konflikta kategorija ir tā, kad nespēja sevī kaut ko pārvārīt, ja, nespēju pieņemt, ka man kaut kā nav. Ja es nespēju sagremot to, ka man nav kaut kā ļoti svarīga dzīvē. Ja, piemēram, darbs, nauda, attiecības. Un šajā konfliktā parasti cilvēki uzsēžas uz šokolādēm, saldējumu, ja, tad uz dažādiem saldumiem. Ja, tad tādā veidā aizvietojot iekšējo trūkumu. Ja, piemēram, darbā, ja, notika kaut kas, priekšnieks nepaslavēja, cilvēks atnāk uz mājām un pirmais, ko viņš dara, klāt pie šokolādes kastes. Ja, jo viņš jūt, ka viņam iekšēji kaut kā pietrūkst. Viņš nespēja to izturēt. Bet kā tieši pietrūkst, ja, to viņš nespēja apzināties. Un ko viņš dara? Viņš iet un pārēdās, ja, tad piepilda iekšējo tukšumu. Tad formāli viņš pieņemās svarā no tā, ka viņš tā kā pārēdās, ja, bet pats pirmais iemesls jau ir tajā, ka viņš nespēja sev aizliegt ēst. Ja, viņam ir iekšējais konflikts. Ja, viņš nevar tā vienkārši paņemt un šo konfliktu izšķīdināt. Ja? Nē, aizliegt sev ēst. Ir jāatrod, kas tas ir, kā pietrūkst. Ja, tad atkal šis konflikts jāizstrādā. Tad ir jāiemācās izstrādāt šie konflikti. Tad uzrodas jautājums, kā tam, ja es esmu speciāli izveidojusi kursu online liekā svara bioloģija, ja, kur ir šīs visas tehnikas dotas, kā izstrādāt savu liekā svara konfliktu. Tad pirmais viņu atrast un tad izstrādāt. Ja, tad ir jāatrod, kurā dzīves laikā varēja šis konflikts ieslēgties. Jo pat tad, ja jūs apsēdīsieties un sarakstīsiet, kad jums vairs nav problēmas ar savu priekšnieku, ja jums viņš vairs neuztrauc, tas vēl nenozīmē, ka tādā veidā jūs savu iekšējo konfliktu atrisināsiet. Nē, tāpēc, kad ir bijis kaut kas vēl, ir bijis kaut kas iepriekš, jo priekšnieks, viņš ir tikai kā triggeris, ja, kurš ieslēdza tikai to veco programmu. Okay? Tātad barošana, ēšana, pārtika, tas ir pirmām kārtām saistīts ar māti. Ja, jo pirmais cilvēks, kurš mūs baro, tā taču ir mūsu māte. Ja, tātad mātes piens. Ja, tāpēc jūs varat pasakot līdzi šai ķēdītei, kura ir saistīta ar māti. Bet tad, ja cilvēks sāk pats izrādāt savu konfliktu, uzdot sev dažādus jautājumus, arī tajā gadījumā var būt tāds, kad viņam ieslēdzās psiholoģiskā aizsardzība. Ja, un viņš var arī atbildi neievērot. Jo tāpēc jau viņam ir šī problēma. Ja, ka viņš pats neredz, kas ir viņa liekā svara iemesls. Bet, ja nevar pats, tad var paņemt tātad speciālistu un pastrādāt ar speciālistu, lai otrs cilvēks jums tātad uzdot konkrētus noteiktus jautājumus. Vai arī visvieglākais veids, kā noņemt šo iekšējo spriedzi, ir aiziet pie leduskapja un pielikt pilnu vēderu, lai šo iekšējo tukšumu aizpildītu. Ja, tas ir pats ātrākais veids. Okay. Ceturtā konfliktu kategorija, un šie konflikti ir saistīti ar pašiem taukiem. Ja, tad, kad cilvēks pieņemas svarā, tad masa tiek pieņemta tieši ar taukiem. Ja, es krāju taukus. Vēl, ko ir svarīgi zināt, tad ir liekais svars tauki
un ir liekais svars ūdens. Ja? Un tiem parasti, kuriem liekais svars tiek uzņemts tātad it kā caur ūdeni, ja, kad krājās ūdens ķermenī, visvairāk tas ir kājās, ja, tiem ir vairāk izteikts tātad šis pamestības konflikts. Ja, tad viens ir, kad ūdens krājās kājās, un otrs ir tauku, kad tieši tauku masa, ja, lielā. Tad es krāju taukus, lai pasargātu sevi no bīstamiem kontaktiem. Ja? Lai izdzīvotu, man ir jākļūst lielākam. Ja? Tad man ir jāēd tagad, jo es nezinu, kad es nākamreiz spēšu paēst. Ja? Tad atkal šī tieksme ir neapzināta. Ja? Tad programma strādā no cilvēka zemapziņas, nevis no apziņas. Ar apzināto prātu tam vispār nav nekāda sakara. Pat ja jūs tagad sēžiet pie saviem datoriem un klausieties šo video ierakstu un domājat, kāds man tur pamestības konflikts, es vienkārši daudz ēdu, to jums saka jūsu apzinātais prāts. Ja, iemesls ir vienmēr mūsu zemapziņā. Ja, un atslēgas vārds taukiem, tā ir aizsardzība. Tad tauki, tie ir aizsardzība, tauki, tie ir krājumi. Ja, tad, ja es vēlos aizstāvēties, ja man ir iekšējā stāvokļa tāds fons, ja, visu laiku, kad es visu laiku aizstāvos, tad es pieņemos svarā. Ja, jo, ja es vēlos aizbēgt no briesmām, tad ir tieši pretējais, ja, tad es metu svaru nost. Ja, lai paliktu neredzams, lai mani neievērotu. Un tad iestājās tātad pretējais anoreksija. Tad viens ir bēgt, anoreksija, otrs cīnīties, liekais svars. Vēl par bērniem, ja, piemēram, bērnam līdz 10 gadu vecumam ar svaru bija viss ok. Ja, bet pēc šī vecuma bērns sāk pieņemties svarā. Un tad parasti noskaidrojas, ka viņa ģimenē ir bieži strīdi, skandāli starp mammu un tēti, ja, starp abiem vecākiem. Un ko tajā brīdī dara bērna smadzenes? Ja bērns nevar izturēt, kad mamma ar tēti visu laiku strīdās, viņš nevar atrast risinājumu. Un bērna smadzenes, lai bērnu pasargātu no šī iekšējā pārdzīvojuma, viņas mēģina pataisīt bērnu tādu kā spilvenu starp abiem vecākiem, ja, tādu kā buferi starp abiem vecākiem, lai tie savā starpā nesakautos. Ja, tad ļoti bieži iemesls, kāpēc bērniem ir liekais svars, ir tam, ka tētim un mammai ir konflikti. Ja, tad bieži strīdi viņu starpā. Nu, vēl, protams, tauki, silda. Ja mēs paskatāmies dzimtas koku, tad, kad mēs sākam pētīt savu dzimtas koku, tad tur var atrast, ka kāds, piemēram, no dzimtas, ja, kādā paaudzē tika izsūtīts trimdā, ja, ziemas laikā Sibīrija. Ja, vai, piemēram, dzimtā ir bijuši kādi slīgšanas gadījumi, ja, jo tauki, viņi taču peld pa virsu, viņi neslīgs. Ja, tātad varētu būt tāds, kad ir dzimtā kādi slīgšanas gadījumi. Ok, piektā konfliktu kategorija, tā saucās identifikācijas konflikts, jeb pašnoteikšanas konflikts. Ja, kas tas ir par konfliktu, tas ir attiecās uz tiesībām par pastāvēšanu, ja, pašizpausmi, tiesībām uz savu teritoriju, ja, kas es esmu, kāpēc mani vecāki pameta. Un šis tieši, kāpēc vecāki mani pameta, šis ir ļoti smalks moments. Ja, jo mēdz būt tā, ka fiziski vecāki ir kopā ar bērnu. Ja, fiziski viņi ir kopā ar bērnu katru dienu. Bet katru reizi, kad bērns kaut ko, piemēram, paveic, ja, izdara kādu darbu, viņš netiek vai nu paslavēts, vai nu atzīts. Ja, un tad šī ir viena no pamestības formām. Ja, tad no aizmešanas formas, ja, ka es saviem vecākiem neesmu vajadzīgs, es nejūtu atbalstu no saviem vecākiem.
Vēl cilvēks var pieņemties svarā, kad viņu pamet, ja, nu, piemēram, sievietes, ja, bērni izaug lieli, pamet mājas, ja, aiziet projām, un tad sievietei iestājies šis pamestības konflikts. Vēl tad var pieņemties svarā tad, kad ir kādi smagi dzīves periodi, ja, tādā veidā ķermenis mūs pasargā. Vēl var būt situācijas, kad, piemēram, pēc pirmās seksuālās pieredzes svars nāk klāt. Ja, piemēram, tur bijis kāds stress, kāda vardarbība bijusi. Ja, tātad seksuālās attiecības pret manu gribu. Ja, tad vēl var, piemēram, smadzenes var pieņemt lēmumu kļūt par nepievilcīgu. Ja, jo tad, ja es būšu nepievilcīga, es būšu pasargāta no vardarbības, ja, tad no seksuālās uzmākšanās. Vēlreiz atgādināšu, ar apzināto prātu tam nav nekāda sakara, visi šie konflikti ir mūsu zemapziņā. Ja. Sestā kategorija, ja, tāda sestās kategorijas konflikti, tas saucās beidzot es savā dzīvē esmu kļuvusi par karalieni, ja, mani ievēro. Ja, tas ir sieviešu konflikts, ja, kas nozīmē, ka meitene, piemēram, ar visiem spēkiem mēģina palīdzēt savai mammai, aizstāvēt viņu, bet iekšēji viņa saprot, ka no mammas puses viņai nav atbalsta. Nu, un atbilstoši tad, kad viņa uzsāk jau pastāvīgu dzīvi, viņai uzrodas šī sava vieta, ja, sava teritorija, kuru viņa var tagad sākt ieņemt. Nu, un tad nostrādā tāda lieta, jo vairāk manis, ja, jo vairāk es savas vietas aizņemu, jo man ir lielāka vieta, ja, man ir lielāka teritorija. Un ir tāds joks, ja, kad labam cilvēkam viss ir daudz, ja, bet tas ir tikai daļēji joks. Ja, katrā jokā ir daļa savas taisnības. Ja, jo dažreiz tiešām ir tā, ka cilvēks uzskata par savu vietu to, ar kuru viņš aizņem ar savu ķermeni. Ja, tāpēc viņam ir arī noteikts tāds interesants efekts, ja, jo manis vairāk, jo nozīmīgāks es esmu. Ja, tātad, ja cilvēks vēlas būt nozīmīgs, tad ķermenis viņam palīdz ar ko? Ar pieņemšanos svarā. Ja, jo dievam cilvēkam kļūt par ietekmīgu, nu, tas ir daudz grūtāk, ja, nekā lielam cilvēkam. Ja, tāpēc, ja cilvēks vēlas iegūt nozīmīgumu citu acīs, tad tas viņu var arī novest pie svara uzņemšanas. Vēl var būt tāds, ka cilvēks apēd bulciņu, ja, 100 gramīga bulciņa, bet pieņemas svarā pat 2 kilogramiem. Nu, un šeit taču tas ir acīm redzams, ka tas nav bulciņas dēļ, bet ir kaut kas cits, ja, kāpēc svars tiek uzņemts. Tātad ir kaut kādi noteikti procesi organismā, ja, kāpēc cilvēks uzreiz pieņemas tik ļoti svarā. Jo kāds ēd bulciņu, vēl smērē virsū zapti, ja, viņam nekāds svars nenāk klāt. Sīkāk par visiem konfliktiem, kā tos atrast, kā ar tiem strādāt, ir kurs, ja, kas saucās liekā svara bioloģija. Kad cilvēks sāk tievēt, tas ir tad, kad viņš atrod konfliktu un viņš šo konfliktu izstrādā. Ja, tad mums ir jānomaina sava attieksme, ja, pret dzīvi, jāizdzīvo savi neizdzīvotie pārdzīvojumi, jāatrisina neatrisinātie konflikti, jo tad, kad jūs saliekat kopā šo visu puzli, ja, kāpēc, kurā brīdī es sāku pieņemties svarā, ja, kas tajā brīdī manā dzīvē notika, tad, kad jūs tos apzināties, tad, kad jūs to izstrādājat, tad, kad jūs to iznesat no zemapziņas uz apziņu,
tad bioloģiskajām smadzenēm šis konflikts kļūst neaktuāls. Tad svara uzņemšanas programma tajā brīdī tiks noņemta no ankura, kas uztur šo lieko svaru, un jūs spēsiet jau par to visu valdīt. Tad biosmadzenes pārstās cieši turēt tauku slāni, jo jūs apzināsieties, kas ir par iemesliem, kāpēc jūs neapzināti sākāt pieņemties svarā. Tad, atrodot sakni savam liekajam svaram, jūs automātiski sāksiet apzināties arī daudzas citas problēmas savā dzīvē, jo zem liekā svara ir vienmēr kāds neizdzīvots stāsts. Es ceru, ka jūs ieguvāt kaut ko vērtīgu no šī video, kaut ko vērtīgu jūs paņemsiet sev līdz, kā arī es būšu priecīga, ja jūs padalīsieties ar šo video ierakstu ar saviem draugiem un paziņām. Kā arī es ceru, ka jums šī informācija palīdzēs pie tā notievēšanas veida, kuru jūs sev esat izvēlējies. Bet, ja jūs vēlaties atrast sava liekā svara konfliktu kopā ar sevis apzināšanās skolu, tad es jūs uzlūdzu uz kursu liekā svara bioloģija. Visa informācija par to ir lejā zem šī video ieraksta. Paldies par uzmanību, paldies, ka klausījāties, un līdz nākamajai reizei.